visādi bijis cilvēkiem. Nu, es esmu tik ilgi dzīvojis, ka visu to esmu piedzīvojis. Es to esmu savus ādas izjūtusi, kā tas ir. Man ar nostāstiem vien es neesmu barota. Ja? Es tiešām zinu, kā tas ir. Es esmu izjūtusi uz savu ķermeni, uz savu personību. Es zinu, ko tas nozīmē. Un tāpēc es saku, vai kā es teicu stundās tagad, atceraties to labāko no šodienas, pierakstīt, kas viss šodien bija, kas bija jauks un labs, par ko var priecāties. Tā. Un ja to tā dara, tad nemaz tik traki nav tā dzīve, vai nu vai kā? Ģiptē ūdens uzpār. Vai ne? To arī saprotu. Jā. Nē, tas ir tāda dzīves filozofija, ko tad lēnām ar laiku ir jāizstrādā, ja ir visādām likstēm gājis savu cilvēku, ne tikai likstēm, likstikā, bet blakus ap karam jau bija personīgs liksts vienmēr, vai ne? Bet tādai lietai, kā karam iziet cauri, tas ir tas pinekls. Tur ir bats, tur ir bailes, tur ir bailes no nāves, tur ir bailes no kļūt sakropļotam. Man no nāves tik bailes nebija kā kļūt sakropļotam, tas būtu bijis briesmīgi. Nāvi, nu tu vairs neesi cauri, vai ne? Gan jau nāks atpakaļ. Bet, ja tu esi tik noksnās, tas ir savādāk jau. Un sevišķi, ja tu gribi dejot, tas jau ir sevišķi, vai ne? Nu, tā kā viss tas ir pārdzīvots un izdzīvots, un tāpēc kaut ko jau no tā mācās. Es domāju, tas ir ļoti svarīgi atcerēties to pozitīvo, jo vēl joprojām daudz kas ir pozitīvs. Pozitīvs jau ir tas, ka mēs esam vispār dzīvi. Tas ir tas pozitīvs. Ja? Ka mēs dzīvojam, mēs varam redzēt, mūsu acis rāda, mūsu rokas strādā, mūsu kājas strādā, nu sāpes rāda. Sāpes atkal ir tādas, kas atkal pasaka, ka tu esi dzīvs. Ja nesāpē, tu vairs neesi dzīvs. Nu, un sāpe ir parāda, ka tev ir ķermenis, kas tev vēl ir tesiem, tāpēc viņš sāp. Ja tu nejūt vairs sāp, nu tu vairs neesi dzīvs. Man kolēģis viens ir psihoterapeits.